Laikam pirmā intervija ar mūziķu man bija ar Ēriku Budēvicu, kurš tajā laikā dziedāja grupā, laikam, Bastards. Kas par tādu neesmu dzirdējis? Tā bija tāda heavy metal grupa, hard rock grupa. Pēc tam Ēriks Budēvics aizgāja pilnīgi citā virzienā. Viņš pēc tam ar vēl vienu džeku kopā nodibināja grupu Chameleoni, kas adernēja Modern Talking. Viena no pārdotākajām Latvijas diskiem vēsturē. Nu, šis džeks pēc tam no roka aizgāja uz šito te... Bet tagad viņš atkal kaut kādu roku spēlējot, bet nu es neesmu interesējies. Ja cilvēks ir vairākus gadus strādājis tieši uz to, lai ar Modern Talking vārdu un līdzību, dziesmu līdzību pelnīt naudu. Pat albumu vārdu, jā, tad tādiem cilvēkiem vispār mums vajag aizliegt parādīties presē vai vēl kaut kur. Tas ir vienkārši nekrietni rīcīgi. Kurā brīdī, kas bija tā pirmā recenzija, ko jau var saukt kritika? Par ko? Šī ir par vienu SVH koncertu, kur uzstājās Army of Lovers un grupa, kas dziedāja to dziesmu All That She Wants. Ace of Base, jā. Man tas koncerts nebija paticis, un es viņu tā pamatīgi nokritizēju pēc tā koncerta SVK kādu laiku man nedraudēju. Vai tā, kas draudējās? Nu, pēc tam jau mainās. Viņš saka, iet laiks, un tad aizmirstās tas rūgtums kaut kāds, kas ir sirdī parādījies par to, ka tur Rudaks kaut ko uzrakstīs riebīgi. Tāpat arī mūziķi, kuriem arī kādreiz kaut ko uzrakstīja, ne tā kā viņiem patikt, un kādu laiku padusmojās, pēc tam jau pāriet. Nu, tu jau uzvedinājies man vienu no jautājumiem. Kā teiksim, ir, tu esi, principā, mūzikas žurnālistika rakstošā, ja tā paskatās uz to nepārāk dziļi, un īstenībā pat vienalga kā uz to paskatās, un tas saistās pirmkārt ar tevīm. Jo, nu, ja mūzikas žurnālistika, tā ir diena, un tas ir Ulds Rudaks, un tā ir diena. Un tu ar visus pazīst, un tev visus pazīst. Tu tusējies, tu esi vienkārši foršs puika, ar kuru vienmēr var patusēties, nekad neesi tur deguna gaisā un tādā garā. Bet vai tas tev, teiksim, netraucē darbā, ka tev ir jākritizē, principā, savu čomu? Es kaut kā esmu panācis to, ka par saviem čomiem es esmu izvēlējies, nevar teikt izvēlējies, bet kaut kā tādās attiecības ir izveidojušās ar tiem cilvēkiem labas un draudzīgas tieši ar tiem cilvēkiem, kuru darītais mūzikā man ir interesants. Jo es ar viņiem esmu sadraudzējies nevis kaut kad agrā bērnībā smilškastē, bet sadraudzējies ar viņiem, tāpēc, ka man ar viņiem bija kaut kas kopīgs sakarā ar viņu muzikālu dairadi. Viņiem līdz ar to līdzīgas domāšanas kā mani, tā mūzika ir manā gaumē, un tad man ar viņiem ļoti labi saprašanās. Un viņi ļoti reti kaut kādu mēslu arī uztaisa. Jo arī uztaisa, tad, piemēram, Dzels Vilks man ir čomi, bet es Jurim Kaukulim tā arī pateicu, ka man pēdējais albums nepatīk. Tas ir kurš, kā viņš saucās? Sārtā Rītāls. Ir cilvēki, kuriem tas albums liekas labāks par visiem pārējiem. Jā, viņš ir nostrādātāks, viņš ir sterilāks un tā tālāk. Viņš ir uztaisīts normāls gatavs produkts, bet dvēseles tur iekšā ir mazāk nekā iepriekšējos albumos. Jā. Tāpēc es pašlaik esmu ļoti sašuts par to, ka no Dzels Vilka ir aizgājis prom Armands, bazitārs. Kurš ir grupas dvēsele patiesībā, es teiktu tā. Bez viņa Dzels Vilks nav vairs tāds Dzels Vilks. Kaut arī Valērijas, kurš tagad ir paņemts Armanda vietā, ir pirmais Dzels Vilka dziedātājs. Tagad viņš pa basistu paņemts Armanda vietā. Tomēr cilvēki, kas šodien zina Dzels Vilku, vairs neatcerās tos laikus, ka Valērijas kādreiz bija Dzels Vilkā un viņi skatās Valērija lielām acīm un brīnās. Bet Armands bija tiešām tēls, rock'n'roll tēls īsts, kurš grupas rota. Viņš kaut ko teica, viņš satiknēja roka koncertu, viņš teica, ka viņš kaut ko atcīt, bīdīgs pats savēt. Nu, viņš bīda kaut ko, bet katrā ziņā es Armandam pašam pateicu mīkstēsties, ka tu aizgāja prom no Dzels Vilka. Un es domāju, ka Dzels Vilka es esmu pārliecināts, ka Armanda dzīve, Armanda izdarības, Armanda tēls, Armanda klātbūtne iedvesmo Kaukuli dziesmu rakstīšanai. Ja vairs Armanda nebūs, tad es šaubos, vai kaut kas tur labs labos sanāk no Dzels Vilka. Nu jā.
Nu, redzēsim, laiks rādīs. Tad jau redzēsim, jā. Kā pastāst par savu radošo darbību? Kā top tev raksti? Kur tu rodi iedvesmu? Vai arī tu esi jau tik ļoti piešāvies? Es to tagad nedomāju sliktā nozīmē, bet ka tev viss iet tā kā pēc pulksteni. Protams, ka ir tādas situācijas, ka galīgi nav iedvesmas un tu jūti, ka neveidojās tie teikumi, tie vārdi teikumos kopā, tu nevirpinās un ir grūti nāk tie teikumi. Bet ja tu zini, ka tas raksts ir jāuzraksta un jānodod, ka tu nevar to atlikt uz rītdienu, parītdienu vai anciņziņu kur dienu, tad ir jāpiespiežās un jāuzraksta. Bet ir tā, ir iedvesmi, ka nāk ārā un ka jūt, ka forši sanāk un uzrakst īsā laikā garu rakstu diezgan, bet viņš smuki lasās, pēc tam izdara kaut kādas korekcijas, pasties, kur teikumu vajag pielabot. Tie raksti arī izdodās vislabākie, kur nāk spontāni un paši. Bet ja ir tāda situācija, kad ir jāpiespiežās, bet nekas ārā nenāk, tad ir jāpiespiežās. Un tad raksts var sanākt samocīgs, bet var sanākt arī otrādi. Ka raksts rodas mokās un tajās mokās tur izspied ārā, tur tomēr to sūlu kaut kādu, ka sanāk beigās. Tu pats bieži saņem kritiku par saviem darbiem no citiem cilvēkiem? Šad tad jā. Un ļoti veselīgi to uztveru, jo neviens cilvēks nav pilnība, kurš vienmēr visu, ko izdarīs perfekti un ideāli. Un es pats jūtu, kur man raksti labāk izdevušies, kur sliktāk izdevušies. Citreiz es saņemu kritiku par tādiem rakstiem, kur man pašam tieši ļoti patīk. Tad es to kritiku varu atspēkot, pateikt, ka es tieši tā biju domājis, kā tur ir. Nevis tā, kā viņiem bija licies, kā vajadzētu būt. Ka tieši tas bija mērķis panākt to, ka tas ir kaut kā savādāk. Jā. Nu jā, un līdz ar to, jā, protams, ir jāmāk uzrakstīt arī tad, kad galīgi nekas nenāk ārā, kad tev tukša galva un sagurums un miegs nāk. Vai tu joprojām cīnies ar korektoriem, tur, piemēram, par rakstu garumu, par stila ievērošanu, slenga, valodu un tam līdzīgām lietām, vai tev tavā profesionālā karjerā tas vairs nenotiek? Un kāpēc tas nenotiek? Garumi ir jāievēro, gribot, negribot, jo avīzē ir tik vietas, cik tur ir. Un neliks rakstu turpinājumu citā lapas pusē, ja viņš būs garāks nekā lapas pusē ietilps iekšā. Līdz ar to, kad es zinu, ka man jāvērs 4000 zīmes vai 5000 zīmes, tad arī man to jārēķinās. Ja es uzrakstīšu vairāk, tad pašam arī jāīsina. Bet ir ļoti profesionāli redaktori. Visi tādi nav, bet ir profesionāli redaktori, kur prot noīsināt rakstus tā, ka es pēc tam, lasot viņu avīzē, pat nepamanu kaut kas būtu noīsināts. Bet ir bijuši gadījumi, kad ir kaut kas noīsināts tā, ka es jūtu, ka izjaukta doma. Bet ar korektoriem par slēngu un tādām lietām es zinu, es esmu piešāvies pie dienas tā stila, kāds viņš ir. Un zinu, ko drīkst un zinu, ko nedrīkst. Dažreiz atļaujos drusku vairāk nekā varbūt drīkst. Un priecīgie tie brīži, kad korektori nepiekasās un neizlabo. Ir bijuši gadījumi, kad es ieeju pie maketētāja un saku, šito atlabo atpakaļ. Aha. Nu, var atbildēt. Jo, maketētāji visi savēji un visi saprot, ka tiešām tā bija labāk. Nekā tas korektors ir izlabojis, un tad izlabo, un ja tur nav gluži rūpība, tur pimpis vai kaut kas tam līdzīgs. Tad vārds pišanās gan vienreiz iezagās vienā manā rakstā par jebkutnu sound sistēmu. Un tad bija nepatikšanas maketētājiem. Jo tur... Jā, bija tā reiz, tad papsīlēņš atstāja? Jā, papsīlēņš atlabo atpakaļ, ka nav ko te... Pizdies. Iesieties pie vārdiem. Normāls latviešu vārds, kurš ir latviešu tautas dziesmās pat skan. Jā.